1. septembris priekš manis vienmēr ir bijusi kā svētku diena, kad gribas pagatavot kaut ko īpašu. Un šodien jums pagatavošu ābolu plūmi plātsmaizi ar bezē cepuri. Pirms sāku gatavot mīklu, esmu ieslēgusi krāsni 180 grādos. Man mīkla šodien sastāvēs no miltiem, cukura, sviesta un 2 olu dzeltenumiem. To visu kopā sajaucu. Sviestam ir jābūt istabas temperatūrā, tā lai būtu viegli sajaukt mīklu. Pievienoju arī nedaudz vaniļas cukuru, garšai un smaržai. Un tagad atdalu olu dzeltenumus no olu baltumu. Baltumus lieku lielākā bļodā, jo šos baltumus mums vajadzēs pašās beigās, kad gatavosim meringu cepuri. Šeit ļoti svarīgi, lai dzeltenums nepiekļūtu baltumam, jo, ja tas tā notiks, tad baltumi neputosies. Baltumus tagad ievietoju leduskapja augstumā. Un vēl pie šīs mīklas pielēju pavisam nedaudz pienu un cepamo pulveri kādu šķipsnī. Tagad to visu samīcu kopā. Un, protams, kā ar rokām, jo mīcot mīklu ar rokām, visa labā enerģija un domas aiziet mīklā. Mīklu samīcu līdz viendabīgai konsistencei. Un svarīgi, lai tā neliptu pie rokām. Lūk, sanāk šāds te viendabīgs klucītis, kur uz kādām 30 minūtēm ievietoju leduskapī. Kad mīkla pusstundiņu ir pavadījusi leduskapī, tā ir kārtīgi savilkusies, un tagad jau to var cept. Uz paplātes to izlīdzinu viendabīgā kārtā. Var arī izmantot rūli, nedaudz to parulējot. Mans linkums ņemt rūli, es to tāpatās daru ar rokām. Mīkla ir vienmērīgi izlīdzināta, un tagad to sadurstu ar dakšu, jo klāt mīklai ir cepamais pulveris, un cepšanās laikā tā nedaudz var piepūsties. Un tā ir ļoti plānā kārtiņā, tāpēc krāsnī 180 grādos to ielieku uz kādām 10 minūtēm, lai tā nedaudz apcep. Kamēr plātsmaizes pamatnīti atrodas krāsnī, pa to laiku sagriežu ābolus šķēlītēs. Esmu tos jau samizojusi un izņēmusi serdi. To pašu darīšu arī ar plūmēm. Man ir gan tumšās, tumši violetās plūmes, gan arī gaišās dzeltenās. Tās, protams, ir mīkstākas, bet es izmantošu abas, lai plātsmaize ir ļoti krāsaina un rudenīga. Plūmes un āboli ir sagriezti. Tagad, kamēr vēl cepās plātsmaizes pamatne, uztaisīšu krēmu, kuru pārliešu pāri āboliem un plūmēm. Un tas sastāv no 2 olām, svaigā siera un cukuru. Un arī pievienošu nedaudz vaniļas cukuru. Un tagad šo krēmu saputoju. To vajag darīt pavisam uzmanīgi, jo noteikti tas var iet pa gaisu. Krēms ir saputots. Krēmam ir jābūt bieza krējuma konsistencē. Tagad jau ir pagājuši 10 minūtes un ņemu plātsmaizes pamatni ārā no krāsnes. Šo nocepto pamatnīti noklāju paralēli ar āboliem un plūmēm, liekot vienu ābolu gabaliņu, tad plūmi un tā atkārtojot. Miksēju gan zilās plūmes, gan dzeltenās. Plūmi vietā var izmantot arī bumbiežus. Ja mājās aug daudz bumbieru, kāpēc gan ne? Šeit plātsmaizē arī var eksperimentēt un ļauties fantāzijām. Jā, un starp citu arī ogas šeit ļoti labi iedarās. Piemēram, var pārbērt melenes, upenes, avenes. Kā jau teicu, brīva improvizācija. Un arī dzērvenes būs ļoti labi. Kad tas ir izdarīts, pārlēju šo te kremīgo krēmu vienmērīgi pa visu plātsmaizi. Krēmu vienmērīgi izlīdzināju, un tagad gan krāsnī iekšā uz kādām 30 minūtēm, kamēr āboli kļūst mīksti. Plātsmaize vēl kādas 5 minūtes pavadīs krāsnī, bet pa to laiku saputošu bezē vai meringus. Ņemu šo te augsto olu baltumu, kuru es paturēju leduskapī, tam pakāpeniski pievienošu cukuru, piebaru arī 1 šķipsniņu sāli un pavisam nedaudz citronu suliņu. Olu baltumu putošu tik ilgi, kamēr tas būs ļoti stingrās putās, jo to man vajadzēs izspiest caur maisiņu. Olu baltums ir saputots, tam jābūt tik stingrās putās, lai tas nekrist ārā no bļodas, ka to apgriežot tādā, tā kaut kā. Tagad ņem ārā izcepto plātsmaizi no krāsnes. Saputoto olu baltumu lieku konditorijas maisiņā, var izmantot vienreiz lietojamos vai arī daudzreiz, vai arī izmantot pergamentu tūtīti. Un tagad uz plātsmaizes spiežu mazas bumbiņas pa visu plātsmaizi.
Tagad šo skaisto raibo plātsmaizīti lieku cepeškrāsnī 150 grādos kādas 15 minūtes. 15 minūtes ir pagājušas, smaržo visa māja. Tagad ņem to plātsmaizi ārā un atdzesē. Bezē ir jābūt apceptam tik daudz, lai no virsiņas tas būtu kraukšķīgs, bet viducī mīksts. Nu, lūk, man 1. septembra svētku plātsmaize ir gatava. Tā vien gribas to ātrāk nogaršot, un lai jums priecīgi svētki!